Pirms 15 gadiem Gulbenes slimnīcā tika noņemts diennakts stacionāra status, kļūstot par dienas stacionāru, un tika izveidota Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība. Tagad status maiņas jautājums ir aktuāls arī Balvu slimnīcai, jo taupības nolūkos Veselības ministrija to plāno noteikt kā dienas stacionāru. Mums šī tēma ir ļoti sāpīga, jo gan attāluma ziņā, gan visa, iedomājieties, ja cilvēks ar ļoti lielu vainu tiek vests vairāk par 100 kilometriem. Diemžēl var būt visādi, un tāpēc šodien aiztikt mūsu apvienības slimnīcu būtu vienkārši neprāts. Tuvākie punkti tātad, teiksim, ja runājam par tik nopietnu kaiti kā, teiksim, sirds slimības, tad tā ir Valmiera Rēzekne. Tuvākie. No Gulbenes tas ieņemsim 110 km un 100 km, bet, piedodiet, bez tā uz mūsu apvienības slimnīcu ved arī no Alūksnes. Viņā galā, teiksim tā, tas ir, diemžēl, pat laika posmā tu nevari ieriktēties tanī, kas ir jānogādā šis pacients līdz šīm te vietām. Tāpēc Balvu slimnīca ir nepieciešama kaut vai tamdēļ, lai uzlabotu sākotnēji šī te pacienta stāvokli, un tad viņu varētu transportēt jau tālāk uz šīm te slimnīcām noteiktajām, bet ja viņš ir jātransportē sākotnēji, tas ir principā ļoti slikts iznākums varbūt. Lai atbalstītu Balvu novada pašvaldības uzsākto parakstu vākšanu par Balvu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas diennakts stacionāru saglabāšanu, tagad parakstu vākšana norit arī Gulbenes novadā. Lai arī šeit vecāki cilvēki varētu dabūt iespēja tikt pie ārstiem, jo ne jau visi var braukt uz Rīgu. Vajag obligāti, vajag Gulbenā, vajag. Taisnība teica, ka vecāki cilvēki nevar izbraukot ar autobusiem. Noteikti vajag. Slimnīca, vienalga vai tā ir medicīnas pakalpojumi Gulbenē vai Balvos, viņi ir nepieciešami gan mums, gan bērniem, gan mazbērniem, un nepieciešams visai Gulbenē un Balvēm. Es esmu parakstījusies, un arī aicinu visus parakstīties, jo šī ir slimnīca, kas ir pierobežā, un tā mums ir jāsaglabā, un noteikti tā mums ir vajadzīga. Šis reģions pirmkārt tuvu robeža, nedod Dievs, vēl kaut kas notiek. Kur sniegsim to pirmo palīdzību? Mēs runājam par reģionu attīstību, tad, ja šādas rīcības notiek, tad tas cilvēks, kas vēlētos arī dzīvot šeit, atnākt uz šejienu dzīvot, ja viņš redz, ka nav tā, šī gadījumā medicīnas pakalpojumi nav labi, vai nav šīs diennakts stacionāri, viņš arī šo ņem par mērauklu. Viņš saprot, ka tur tomēr nav tik labi, lai es labi justos. Nevar šādi pieiet. Līdz ar to ar kādiem paņēmieniem mēs piesaistīsim tos cilvēkus uz reģioniem. Šīs pārmaiņas nes uz, iznīcināšanu. Mēs runājam par iedzīvotāju skaita samazināšanu. Te jau pirmais solis. Gulbenes novadā parakstu vākšana norit arī pagastos, klientu apkalpošanas centros un pašvaldības interneta vietnē. Savākti jau ir ap 400 parakstu. Aktivitāte pēdējās dienās ir īpaši augsta un pārsvarā visbiežāk vēršas seniori. Izjūtam arī jauno vecāku bažas, nāk arī mammas ar bērniem. Tēti, kuri ir satraukušies par savu bērnu veselību, kā arī senioru pieaugušie bērni, kuri ir devušies varbūt projām, dzīvo ārzemēs vai varbūt Rīgā. Viņi ir satraukušies un viņiem interesē, ko viņi var darīt šajā situācijā. Mans viedoklis ir tāds kā jaunajiem vecākiem. Man ir mazs bērns un man ir ļoti svarīgi, lai man tuvumā ir slimnīca, kuras varu vērsties ar mazu bērnu. Un līdz šim jau tās ir bijušas vairākas reizes. Man tas ir svarīgi. Paraksti Balvu slimnīcas atbalstam Gulbenes novadā tiks vākti līdz 20. oktobrim.